Sveiki, mani draugi, esmu Taifuns. Draugi, jums visiem sūtu sirsnīgus sveicienus, cieņu un mīlestību šajā jaunajā dienā. Šodien man jums ir fantastiskas, superīgas un priecīgas ziņas, draugi. Sāksim ar mūsu pirmo ziņu. Pirmā ziņa ir tāda, ka es saviem suņiem uztaisīju leģendāru baseinu, tieši kā olimpiskais baseins. Milzīgs! Tūlīt redzēsiet. Un vēl Karlos Baba beidzot ir atradis pāri. Mums ir par ko priecāties. Aplausi Karlosam Babam! Aplausi Karlosam Babam! Nu aplausi manam dēlam, aplausi! Karlos es savienoju ar Noru, draugi, beidzot redzēju, ka viņi ir sapārojušies. Tagad varēšu mierīgi nomirt. Esmu ļoti laimīgs, ļoti priecīgs. Ja Dievs dos, drīz no mana Karlos un Noras būs lieliski mazuļi. Skaties, 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 skaties! Paskaties uz maniem bērniem! Paskaties uz maniem lielajiem mazuļiem! Kur ir mani milži? Paga, parādīsim tos no šejienes! Kur ir mani milži? Kur ir manas skaistules? Kur ir manas lēlītes? Māšallah jums! Kārlos A ar ciltsrakstiem, Nora A ar ciltsrakstiem, abi kā milži. No šiem iznākušie mazuļi, tie apgriezīs šo valsti kājām gaisā, saku jums. Tik pārliecinoši runāju. Drīz, cerams, draugi, mums ir par ko priecāties. Pēdējās pāris dienas nevarēju uzņemt video, atvainojiet. Kāpēc? Pēdējā laikā man ir diezgan daudz darīšana, draugi. Kā jūs zināt, es teicu, ka atdošu automašīnu. Kāds brālis atnāca, un es viņam atdošu automašīnu dažu dienu laikā. Es nodarbojos ar viņa lietām. Es meklēju jaunu automašīnu. Pareizāk sakot, vēl nepērku, bet meklēju, pētu tās. Pēc tam es uztaisīju suņiem jauku baseinu, šo to izdarīju, vēl šo to paveicu. Pēdējās pāris dienas bija aizņemts. Ja rīt viss ies kā plānots, mašīna tiks pārdota, un pēc tam sāksies jaunas mašīnas meklēšanas piedzīvojums. Tomēr atkal centīšos nepamest novārtā. Nu parādi pagājušās dienas čempionu. Nu, taisos, babā! Ko tu dari, puika, ko? Argentīnas īstais dēls, kur ir tie vilki? Kur ir tie vilki? Nu atver viņus un atved šurp! Moķē tos vilkus man slauva! Nāc šurp, ļauj man tevi samīļot, nāc! Meža video es teicu, ka 7500 patīk. Es augšu pielādēju video. Pagāja 15 stundas, un tas jau bija ieguvis 10 000 patīk. Nu ko jūs izdarījāt? Ko jūs izdarījāt? Liels jums paldies, tiešām paldies! Drīz mēs iesim ar 10 suņiem. Ļaujiet man tikai palaist šo Taisonu tēvu. Taisons tēvs, olē, Taisons tēvs, olē skrien. Skrien, skrien, mans lauva, es par tevi dzīvību atdotu. Par tavu cēlumu un stāju, es dzīvību atdotu. Mans izskatīgais dēls. Draugi, man jums ir lūgums. Lūdzu, neatsakiet man un atbalstam, uzspiediet šim video patīk. Un paskatieties, kad nospiežat mūsu patīk pogu, parādās ķepas zīme. Ja jums patiks video, jūs to redzēsiet. Neaizmirstiet abonēt un atstāt komentāru, lūdzu. Es ļoti gaidu jūsu atbalstu. Vispirms apskatīsim bērnus, pēc tam parādīšu baseinu. Ekskavātoru pasūtīju vakar, arī Instagramā padalījos. Es uztaisīju milzīgu baseinu, 8 metrus garu un 1,5 metru dziļu. Aizmirst pa suņiem, iedzīšu iekšā pat Faisalu, vispat kazām un aitām. Mēs visi peldēsim, brāli, mēs visi. Es piepildīju baseinu līdz pašai malai. Vēl neesmu iegājis, drīz arī es ieiešu. Man ir vēl viena priecīga ziņa, nāc. Nāc, puika, nāc. Kur ir Eshobats? Kur ir mans izskatīgais dēls? Mani lauvēni! Ko jūs darat? Marla, nāc šurp! Marla, nāc šurp! Draugi, Marla ir meklēšanās! Es redzēju, ka Marla nav mierīga, mēģina aizbēgt, un es nolēmu viņu sapārot. Es sapāroju Marlu un Taisonu. Vai jums būtu zināms, cerams drīz no Marlas un Taisona pāra, kā arī no Karlosa un Noras pāra būs lieliski kucēni, lai jūs zinātu. Dievs dod, lai tas piepildās. Mūsu leģendārie kucēni drīz būs klāt, karaliene Marla. Kad Marla būs kucēni, vienu pāri noteikti paturēšu sev. Tas ir 100%. Jūs zināt, cik ļoti man ir dārga karaliene Marla. Tā kā viņa jau ir vecāka, es noteikti paturēšu sev vienu pāri viņas kucēnu. Vai ne mana Marla? Mans lauva! Vai jūs zināt, ka drīz būs brīnišķīgi kucēni? Par to man nav šaubu. Nāc, paskatīsimies, atstāsim viņus mierā. Apskatīsim bērnus. Esko, ko tu dari skaistuli? Esko, es arī tev palaistu. Faizals, vai ir aizvērts vai atvērts? Atvērts. Tad nelaižam Esku vaļā. Meitene zilli. Zini, šī meitene vēl nav pilnībā pieradusi pie manis. Nāc. Ko tu dari, skaistā? Ko tu dari, mazulīt? Es ieeju viņas būrī uz brīdi. Mums atkal ir problēmas ar pieskaršanos. Ar dažu. Pēc tam es veicu dažas izmaiņas būros. Es atdalīju Bellu no Odina. Es pievienoju Mariju pie Odina. Es teicu, ka Marijai varētu sākties meklēšanās, tāpēc sapārosim viņus. Bet vai tad Odins un Marija nav ļoti labi kopā, brāli? Odins un Marija, jā, ļoti labi sanāca. Es gaidu, kad viņai sāksies meklēšanās.
un pēc tam pagaidi mierīgi dēls. Brāli, Odins ir ļoti stingrs, jā. Viņa ir iemīlējusies Karabašā, meitiņ. Ko viņa dara skaistā? Ko dara mana mīļā? Vai lai arī tevi palaižu? Vai tu arī peldēsi zilli? Lai nāk, nu nāc šurp. Nāc, Dora, vai ir kāds suns, ar kuru tu gribētu cīnīties? Nav. Nāc, Dora, paskatīsimies. Dora, nāc. Hopā! Maļaģis, mana Dora! Aleks un Odins bija blakus viens otram. Par Aleksu es nesapratu, vai viņai sākās meklēšanās vai nē. Likās, ka sākās. Es neredzēju, vai tas sapārojās vai nesapārojās. Cerams, ka viņi ir sapārojušies. To mēs sapratīsim pēc mēneša šeit. Aleks, kā vienmēr, ir psihopāts, brāli. Reina, ko tu dari skaistā? Mana muskuļotā meitene. Par tavu cēlumu varētu mirt. Asilam vēl nav nekādu pazīmju. Droši vien ir pagājis jau mēnesis, kopš viņa tika sapārota ar asilu. Šī ir mana otrā reize, kad sapāroju asilu. Nē, brāli, mazuļi nerodās. Zini, kāpēc nesanāk? Viņš pārāk daudz lēkā. Viņš pārāk daudz lec, laikam nesanāk, brāli. Cik reizes jau ir pārojušies? Cik reizes? Nāc, paskatīsimies arī uz aitām. Ko dara mūsu aitas? Ko dara mūsu jēri? Es arī piepildīju mūsu pīļu baseinu. Viņas peldēja un peldēja. Paga, paskaties, Vista, tu tur bēdz. Atkal esam atnākuši uz mūsu miera stūrīti. Klau, Bončuk, es pat tevi likšu peldēt, zini to? Klau, dēls, es tādu baseinu uztaisīju. Es pat tevi tajā baseinā likšu peldēt, dēls. Lai tu zini. Bončuk, nāc, pamūk, nāc. Kur ir mani skaistulīši? Kur ir mana skaistā meitene? Kur ir mana saldā meitene? Esmu nolēmis, vispirms pabeigsim suņu peldēšanas lietu. Pēc tam būs kārta Bončuk babam. Man ļoti interesē, kā Bončuks peldēs. Lai šim video būtu 6000 patīk, skaties neprasu daudz, tikai tāpēc, ka vēlos viņu peldināt. Es peldināšu Bončuku. Man ļoti interesē, kā Bončuks peldēs. Dieva dēļ uzspiediet tās patīk pogas, brāļi. Paskatīsimies, kā Bončuks peldēs. Nu, Bončuk, vai tu labi peldēsi, dēls? Es nevarēju jūs aizvest uz jūru, tāpēc atvedu jūru pie jums. Starp citu, arī mūsu aitas sevi pieradušas pie manis. Viņas vairs nebēg, īpaši, ja man rokā ir barība. Nu, ko tu dari, man saunīt, princīt? Agrāk viņas nemaz netuvojās. Tagad, ja man rokā ir kāda zāle vai kas tam līdzīgs. Tikai šķiet mūsu kaza ir stāvoklī. Paskaties, vēders ļoti uzpūties. Redzi, cerams, ka viņa ir stāvoklī, un ja Dievs dos, mēs varēsim iegūt kazlēnu no šīm arī. Es ar nepacietību gaidu mani aitiņi. Ja es varētu, es arī viņus ielaistu, bet ar aitām ir mazliet problēmas. Par aitām nesolīšu, bet Bončuku noteikti ielaidīšu. Parāda arī manu jēriņu. Jēriņ, ko tu dari, jēriņ? Ko dara jēriņš, mans mīļais jēriņš, ko dara? Kas notika, vai tu kliedz uz mani? Tu kliedz uz mani, vai ne? Ko tu dari skaistā? Ko dara mana mīļā? Mēs abus viņus pa dienu atvedam šeit, draugi. Vakarā atkal ievadam kūtī. Viņi šeit pavada laiku. Paskatieties uz šo nevainību. Pasakiet mašallah manam jēriņam. Kas notika, vai arī tevi laist peldēt? Vai lai iemāc tev peldēt, jēriņ? Nekauņa! Viņu vieta šeit ir laba. Kazas un aitas nevar būt blakus. Kazās badās ar ragiem, brāl. Tāpēc arī tā, ja viņas nebūtu badījušās ar ragiem. Skaties, es to baseinu mazliet piepildīju. Es to pirmo reizi piepildīju pirms 3-4 dienām. Bija diezgan pilns, tagad jau mazāk. Peldēja pīles! Viņas jau sen nebija peldējušas. Cik ļoti bija noilgojušās, brāli. Tad dzīvnieki mierīgi peld. Jau 2 dienas, laiks ir vēss. Izskatās, ka līs lietus, ir pamatīgi vētra. Arī šodien ir vēss, nedomā, ka ir silts. Baseins arī ir augsts kā ledus. Baseins, ko tikko uztaisījām. Nāciet, kāpjam iekšā. Nāciet, es esmu ļoti satrauks, man ļoti interesē baseins. Pagaidi, nē, Roki, ej pirmais. Es vēlētos ar jums dalīties pa soļiem, kamēr to darīju. Bet, draugi, man tiešām nebija iespējas uzņemt video. Tāpēc jūs redzēsiet jau pabeigto rezultātu. Bet sanāca lieliski. Parādīsim arī mūsu lauvas. Jūs noteikti jautāsiet, kur ir tētis Hektors? Hektors! Tētis Hektors ir šeit, draugi! Keho! Ko dara mans skaistulis? Es jūs visus ielikšu tajos baseinos. Jūs visus! Mans Hektors! Es atradīšu Hektoru atpakaļ šeit! Es viņu pastaigāju, atnācu šeit, tajā brīdī viņu šeit ieliku. Kopš vakardienas viņš ir šeit, bet es viņu atkal ielikšu tajā būrī. Ar ekskavatoru arī nedaudz šeit izlīdzināju. Šeit bija ļoti daudz bedrīšu, draugi. Šeit izkliedēju zemi. Kad jau te biju ekskavators, vien pats strādāja 3,5 stundas, lai izraktu baseinu. Padomājiet par to. Tik liels tas ir. Un paskaties, visu to zemi, kas tika izrakta, mēs izklājām šeit. Es to izkliedēju tur. Es teicu, lai šīs vietas kļūst līdzenas. Tur bija bedres. Šeit arī viss ir labi izdevies. Vai esam gatavi? Paskatieties, pirms rādu baseinu, labi izlasiet šo uzrakstu. Labi, mazuļi, es jūs visus laidīšu vaļā. Skatieties, mēs par viņu rūpējamies nevis kā par suni, bet kā par bērnu, Taifūna Demirča stilā. Visu, ko daru, es daru šo manu mīļu, laimei un labklājībai. Visu, ko daru. Ar visām iespējām, kas man ir. Visu, ko daru. Labi, bet nomierinieties, cik skaļi jūs kliedzat.
Bet paskatīsimies. Tagad parādi baseinu. Skaties, 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 skaties. Kā izskatās, brāli, kā? O, Dora tiešām ielēca. Dora ielēca. Dora uzreiz ienira baseinā. Droši vien ļoti nosala, jo baseins ir ledains. Viņa pēkšņi izšāvās ārā, skaties. Draugi, šis ir tik milzīgs baseins. Kā jau teicu, 8 metrus garš, 1,5 metru dziļš. Es uztaisīju taisnu stūra veida milzīgu baseinu. Es domāju, lai mani bērni varētu peldēt, un arī es pats varētu kārtīgi nopeldēties. Likām izrakt, un es arī uzcēlu skaistu telti. Sanāca lieliski. Protams, sirds gribētu, lai baseins būtu no betona ar flīzēm, bet ja mēģinātu uztaisīt tādu lielu baseinu, tas nemaksātu mazāk par 300,000 līru. Tāpēc mēs izvēlējāmies lētāku variantu. Citādi arī es gribētu uztaisīt kaut ko tik lielu, bet tas izmaksātu vidēji 250 līdz 300,000 līru, varbūt pat vairāk. Pat var pārsniegt, es skatījos arī uz tiem portatīvajiem baseiniem, par kuriem runāju. Tas sanāk tik dārgi. Šobrīd šī ir visvienkāršākais variants, ko varējām izveidot, un manuprāt, sanāca ļoti labi. Man patika, draugi. Suņi varēs mierīgi ieiet, es arī varēšu mierīgi ieiet. Nu jā, Dora, paga, vai tu vēlreiz ieiesi? Dora, lec, meitiņ! Dora, leč! Aiziet, Dora! Tas ir gan baseins, gan arī mums ūdens rezervuārs. Tātad, kad ir ūdens trūkums, atnes šurp ūdens sūkni, izmanto tīrīšanai. Lūk, cik lielisks ūdens rezervuārs. Man ļoti patika. Gece, vai es tevi arī iemetīšu, Gece? Nekauņa, Gece! Tiešām sanāca lieliski! Protams, šeit vēl dekorācijas nav pabeigts, mēs tikko to izveidojām. Vēl izdekorēsim šo vietu. Šo to vēl izdarīsim. Agrāk šeit bija neliels baseins. Es liku to izrakt un izveidoju šeit līdz pat šai vietai lielu baseinu. Skaisti sanāca. Tagad, lai ej iekšā, brāli. Vai esam gatavi? Esmu ļoti satraukts. Ļauj man paskatīties uz ūdeni. Paskatīsimies uz ūdeni. Ūdens arī ir ledains. Es tikai paņemšu vienu lietu. Šiem baseiniem ir tīkli, vai ne? Iekšā sakrājās zāle un citi augi. Lai tos iztīrītu. Protams, tā kā apkārt nav betona, tu vari ieiet uzkāpjot uz zemes. Kas notiek? Baseina iekšpuse atkal kļūst netīra. Nav ko darīt, bet ja mēs to paņemtu ar to tīklu. Šeit aug nezāles, mēs tās notīrīsim. Dora, lec iekšā, Dora! Dora, lec iekšā! Pagaidi, vai lai ielieku Karo? Karo, pagaidi, tagad ielikšu, Gedze, pagaidi. Nu, Gedze, aiziet! Hopā! Hopā! Gedze! Kā viņa peld? Gedze! Nataša, apsājies! Jā, Gedze! Dora, leks, Dora! Dora, leks, meitīn, Dora! Aiziet! Gedze, vai tev nāc par labu, Gedze? Ko? Gedze, vai tev nāc par labu, Gedze? Lai Dievs tevi svētī! Karabaš, vai arī tevi iemest? Pagaidi, iemetīšu arī Karabašu. Karabaš, Karakaš, nāc šur! Kur ir mans izskatīgais dēls? Kur ir mans lauvēn? Opsā! Opsā! Mans lauvēn! Hei, Nataša, neuzbrukiet tam, kurš iznāk no baseina! Uzvedieties kā cilvēki! Karabaš, vai esi atvēsinājies paša? Ak, lai Dievs tev svētī! Ļauj man arī to iemest. Ai, asie! Nāc šurp, asie! Vai var bez asies? Bez asies! Hopā! Hopā! Vai var bez asies? Nataša, apstājies! Neaiztiec to, kas izkāp no baseina! Nataša arī pieķerās tam, kas izkāp no baseina, brāli! Uzvedies prātīgi! Suņi peldās! Tagad ir mana kārta. Nataša, skaties! Nesasmērē tos! Pagaidi, es iemetīšu Karo! Karo! Nataša, tu esi ļoti palaidnīga! Nāc! Nāc, tu visiem pieķeries! Vislabāk būtu tevi iemest! Hopā! Hopā! Tagad, lai Rokijs tev pieķerās, jā? Es jūtos laimīgs redzot viņus tādus, brāli! Kā gan lai nebūtu? Lai visi peld, mani mīļie! Karo! Karo, nāc šurp, mana skaistā meitiņa! Karo! Iesim arī Karo iemest! Pagaidi! Padiet! Pagaidi, viņi spēlējās. Tad es iešu pirmais. Skaties, Dora grib ieiet. No otras puses viņa arī kautrējās, brāli. Ko darīsim? Tad atkal paņem mikrofonu, tu. Nestrīdaties! Paņem mikrofonu, mana balss varētu būt mazliet klusa. Paturi mikrofonu mazliet. Tagad esam gatavi, brāli. Es lēcu iekšā. Man vajag uzreiz liekt iekšā. Citādi es nosalšu.
Esmu ļoti satraukts. Es ieiešu kā zivs, nesitot galvu. Ja spēsim apstāties. Pagaidiet, paskatīšos, pagaidi. Oh! Lieliski! Tiešām tas ir izcili, brāli. Dora arī atnāca. Nāc, Gece nāc, Gece lec. Tiešām šis ūdens ir lielisks. Mani lauvas. Ūdens ir ledaini augsts, brāli. Ūdens ir super, brāli. Viņš sajūsminājās par ūdeni. Skaties, dziļums ir šāds. Skaties! Dziļums ir šāds. Manuprāt, ideāls. Patiesībā būtu labi, ja mēs to padarītu vēl nedaudz dziļāku. Nu, mēs tā izdarījām. Lec iekšā, Gece. Es vēlreiz ieniršu. Oh! Ak! Lieliski! Leciet, puiši! Nāciet, peldēsim! Roki, nāc! Dora, nāc! Dora, nāc! Nu nāc, Dora! Ak, lec iekšā, Gece! Nāc, Gece, nāc! Gece nevar nākt tur. Karo! Pagaidi, es paņemšu Karo. Šķiet, ka viņi skatās tā, it kā uzbruks tikai man. Rokijs, nāc! Peldināsim to Rokiju. Peldināsim Rokiju. Nē, Gece. Št, nē, nepieskaries, paskaties, vai esi atvēsinājies paša. Nāc, Dora, nāc, meitiņ, nāc, Gečo, nāc, Gece. Es vēlreiz nirstu. Ak, vai Dora arī ieleca? Nāc! Nataša apstājies! Šš, nē! Nāc šurp, jā, peldi tā! Nekauņa, kāpēc tu kliedz, jā? Kāpēc tu kliedz, kāpēc? Nomierinieties! Nu, aiziet, meitiņ! Nu, aiziet, skaistule! Nāc! Ak, lai, apstājies! Bet suņus gan es nesapratu. Šš, mierīgi, meitiņ. Viņi grib uzbrukt tam, kas ir baseinā. Apstājies! Nomierinies, meitiņ, apstājies! Labi, Dora. Kas notika? Tu nevēlies, lai es peldētu? Viņi ir kā kanibāli, skaties. Labi, bērniņ. Tiešām, brāl, es jums kaut ko pateikšu. Mēs to uztaisījām šim dārzam, es tik daudz ko izdarīju. Vai zini, šis man visvairāk iepatikās. Tas ir mans mīļākais, es domāju. Patiesībā tas jau bija nedaudz par vēlu. Nāc! Tagad es izkāpšu ārā, paņemsim Taisonu. Rokijs! Vienkārši būtu bijis labi, ja vienu pusi būtu uztaisījuši kā rampu, brāli. Tāpēc man ir nedaudz grūtības, kad kāpju ārā. Paga, paskatīšos, kā pārā, meitiņ. Paga, Dora, palaidni, kāpēc tu bļauj? Paga, ļauj man iziet no turienes, tad beidz. Beidz, es paņemšu Taisonu bābu ārā. Izej nu! Pagaidi minūti, meitiņ, apstājies. Oho, jūs tagad man esat kļuvuši par problēmu. Pagaidi minūti, tu ej tajā ūdenī. Nāc ūdenī! Citādi es netikšu ārā. Dod šurp mikrofonu. Taisons baba arī ir ieciklējies uz kaķi, draugi. Paņemsim Taisonu, paskatīsimies. Tiešām baseins sanāca lielisks, esmu ļoti apmierināts. Nepajokam! Nākamreiz rakstiet komentāros, kurus bērnus lai peldinu. Taisons, nāc! Tagad paņemsim Taisonu no turienes. Nāc šurp īstenis Argentīnas puika!
Tagad es pārvērtīšu Taisonu par haizivi. Cūku mednieks Taisons kļūs par haizivi. Nāc, lielais, nāc! Te sev vietu uztaisīju, sev piestātni. Kaut mēs būtu uztaisījuši 2 metrus garu, zini? Šoreiz es arī varētu riktīgi ienist pēc zivs. Tagad jūs jautāsiet, vai tu to uztaisīsi suņiem vai sev? Brāli, lai mēs visi tagad izbaudām šo prieku. Tā arī ir skaisti. Skaties, Rokijs lēks no piestātnes. Taison, tēti, vai esi gatavs, Taison? Mans Taisons, aiziet, paskatīsimies! Nudels, nedaudz peldies! Taison, nedaudz peldies, Taison! Rokijs uzvedies prātīgi, apstājies Gece. Taison, tēti, vai esi atvēsinājies? Nāc! Nāc, Taison, vēlreiz! Nāc vēlreiz. Nāc šurt, palaidni! Izskatās, ka viņš sastiepa kāju. Es nesaprotu, kāpēc abi suņi tā uzbruk tiem, kas iznāk no baseina. Viņiem ir tāds savāds ieradums. Nāc, paskatīsimies, paņemsim arī no citiem suņiem. Kuru mēs paņemtu, tas labi sapratīsies ar šiem. Nepieciešams suns, kas nekaujas. Mazulīši, vai lai es jūs iemet baseinā, ja? Tagad viņi uzbruks Noras mazulim. Kurš tad te būs tik prātīgs un mierīgs? Arī ārējais tētis dzenās pakaļ Feiselam. Paga paskatīšos, vai Feisels iegāja iekšā. Tagad es iemetīšu pušsatu un visus mazuļus. Tad viņus mazliet palaidīsim vaļā. Nomazgāsim Karo! Ej, Karo! Vai tu arī peldēsi, meitene? Kāpēc tu neiegāji ūdenī? Kāpēc tu neiegāji? Oho! Karo! Apstājieties, ļaujiet man paskatīties uz to meiteni. Vai mana meitene atveldzējās maz šaulak tev? Karo, vai tu labi peldēji? Vai tu labi peldēji? Bet es nesapratu, kāpēc viņi tā dara ar tiem, kas iznāk no baseina. Paga, tagad ļausim pusatam un mazajam iziet, lai nāk mūsu mazulīši. Skrien! Nāc! Nāciet, lauvēni un tīgerēni! Nāciet! Kur ir mani mazuļi? Kur ir manas skaistules? Arī viņi devās uz māju. Apstājies! Tagad es tos metīšu pa vienam. Cik jauki būtu, ja mēs varētu visus uzreiz izmest. Ļauj man mest pa 2, pagaidi. Nāc! Pusatbaba! Nečurā baseinā cilvēku! Viņš nečurā baseinā, viņš čurā malā, bet arī tur nečurā. Nāc šurp! Pusat, nāc šurp! Apstājies, man tas viss jāpaņem pa 2. Ļauj man apsēsties. Nāc, mans mazais. Nāc, mazulīt! Nāciet, jēriņi, nāciet, mazulīši, nāciet, mani skaistumiņi, nāciet! Karo, vai tu labi atveicinājies, ko? Nu, palaidni, vai labi atveicinājies, vai mest vēlreiz, jā? Mana lauvīta meitiņa, cik laimīgas ir manas mīļās! Kad es viņas tā redzu, arī es kļūstu laimīgs, brāli. Kā gan lai nekļūstu? Nu jūs man sakiet tad. Tagad vēl baseinu uztaisījām. Kā jums šķiet, ko lai nākamreiz dārzā uztaisu? Gaidu jūsu ieteikumus. Es pilnībā cenšos viņiem izveidot pēc iespējas skaistāku dzīvesvietu, kā redzat. Gan viņi lai izbauda, gan es lai izbaudu, saprotat? Gan mēs lai nenogurstam un izbaudam, gan arī viņi tāpat. Tāpēc atkal gaidu jūsu ieteikumus. Nāc, paskatīsimies, vai varu šos paņemt pa 2. Džegi! Nu kāpēc tu neatnāci, Džegi? Es saku, ka jūs visi peldēsiet. Pagaidi, Nataša! Arī Nataša ieķerās ar nagiem. Džegi! Vai var bez peldēšanas, ja? Nāc, es tev iemetīšu, meitiņ! 2, 3, mālacīte meitiņ. Nataša! Džegi, vai tu atveicinājies, meitiņā? Mana mīļā, malacis tu esi. Brāl, šī Nataša uzbruk tiem, kas iznāk no baseina. Nu, ej paskaties. Viņa kož tiem, kas iznāk no baseina. Es nesaprotu, vai viņai ar galvu viss kārtībā. Sjuslu ir atnācis. Nu, Sjuslu, kāpēc tu nepeldēji? Nāc šurp, Sjuslu, nāc. Sjuslu kundzei ļoti patīk peldēt. Vai Sjuslu var iztikt bez peldēšanas? Hopā. Sjuslu kā zivs ūdenī. Šustā. Mana drosmīgā meita! Pagaidi, Sjuslu nevar izkļūt ārā! Meitiņa, vai man palīdzēt, vai iznāks pati? Pagaidi, palīdzēsim Sjuslu! Nāc, meitiņ, hopala, dod man roku! Mazlova! Mašallah, tev! Es tūlīt tos mazuļus iemetīšu! Nāciet šurp! Mazulīši, nāciet! Nāciet! Kur jūs esat? Kur ir mani mīluļi? Paša, nāc! Meitiņ, kā es tevi noķēru, nāc, paskatīsimies arī tevi! Pagaidi, lai tavi brāļi un māsas arī redz, vai viņi nāks? Nāc! Nāciet, Lelīts, nāciet! Nu skaties, es metu! 1, 2, 3! Hopala! Nāc, Jēriņ, nāc! Mašallah tev, manai skaistulei!
Kas notika? Nevar izkāpt? Paga, palīdzēsim viņai. Paga, Gece. Gece tā vietā paķer viņu aiz skausta un palauz, lai izkāp. Meitiņ! Vai esi atveicinājušies? Paskatīsimies. Mašallah jums, nu. Paga, es arī iemetīšu to dzelteno. Meitiņ! Limuzīn, nāc! Limuzīn, nāc! Limuzīn! Limuzīn iet prom! Labāk es vēlreiz iešu baseinā. Varbūt, ka viņa man ieraudzīs, viņa atnāks. Tagad mēs viņus palaidām, jā, brāli, viņi uzreiz grib iziet pastaigā. Pagaid, nāc šurp, es tev iedošu šo mikrofonu. Draugi, viņi tagad grib pastaigāties. Tikko kā mēs viņus palaidām, lai viņi nedaudz izlāda enerģiju, pēc tam viņi sapulcēsies. Tagad es ieiešu vēlreiz, nu, skatīsimies. Nataša, es ieeju, nāc! Nekauņa Nataša! Gedze, nāc, meitiņ! Ūdens arī ir ledains. Tikko biju ārā saulē, sasildījos, bet atkal salšam. Es lecu kā lidojošas zivs, pilnīgi lidoju. Atkal nevaram ieiet, brāli. Ja būtu mazliet dziļāks, es cenšos lekt, nesitot galvu. Oh! Super! Nāc, dēls! Nu, leciet, nu! Nāc, Gedze! Nāc, Gedze, peldēsim kopā, nāc! Neviens ar mani nenāk! Nāc, Gedze! Mēs ar Gedzi peldēsim, pagaidi! Gedze, nāc! Hopala, hopala, hopala! Hopala, hopala, hopala! Es peldēšu kopā ar Gece! Man līdzi ir Gece! Lai es labi izpeldinu savu geiče! Savu geiče! Aiziet, meitiņa, aiziet! Tagad ir īstais laiks, nāc! Nāc, Geče! Skaties, Geče peld kā nākas, redzi! Skaties tagad! Aiziet tur! Peldēšanas sacensības ar Gece! Aiziet, Gedze, aiziet, Gedze, aiziet! Gedze, mašallah, lai Dievs viņu sveitī, viņa peld tik skaisti, brāli! Hopā, hopā, hopā! Aiziet vēlreiz, meitiņ! Aiziet vēlreiz, meitiņ! Hopā! Gedze, mana Gedze ir vienkārši lieliska, brāli. Mana meitene ir lieliska. Aiziet, vēlreiz. Aiziet vēlreiz. Vai iesim arī zem ūdens, jā? Ja? Rokīs, neskaut! Nāc, lai arī tevi paņem, nāc! Nāc, nāc! Nāc, nāc! Hop, hop, hop! Lai es tā Rokī nedaudz uzmet. Rokīs, Rokīs! Arī Rokijs labi peldēja. Nāc, Rokī! Nāc, mīļais! Nāc, mīļais! Nāc, mīļais! Gece, nāc, nespītējies, nāc! Gece, nāc! No visiem šajā ziņā visvairāk pieķērusies man ir Gece. Vai redzi, arī mana Izabela patiesībā nāktu. Sisli, nāc! Sisli, nāc! Sisli, nāc! Sisli, peldēsim kopā, nāc! Hopā, 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 hopā! Es peldēšu kopā ar Sisli, kopā ar manu Sisli. Aiziet, Jusli, skrien! Nu, Sisli! Es vēlreiz lecu iekšā, brāli, nevaru pietiekami izbaudīt baseinu, brāli. Sisli, tur palikā viens. Pagaidi, palīdzēšu Sislu. Sislu, es esmu glābējis Sislu, nāku! Es nāku! Sislu, vai tu esi ārā? Sisli, mana meitiņa, skaties! Tu esi zaudējis formu! Tu esi nolecojusi! Parasti Sisli ir tāda traka kā. Viņa parasti iznāca peldēt, bet laikam viņai prāts ilg, brāli. Vai lai es uztaisu joku par slīkšanu? Vai lai es uztaisu joku par slīkšanu? It kā mēs šo visu taisījām, lai viņi peldētu, bet beigās peldam mēs, un viņiem tas vispār nerūp. Gedze, palīdz, Gedze! Gedze, palīdz, Gedze! Gedze, palīdz! Gedze! Gedze, Gedze! Gedze, palīdzi, Gedze, ātri, Gedze, palīdzi, meitiņ! Nataš, palīdz, meitiņ! Aiziet, meitiņ! Meitiņ, palīdzi! Gedze! Gedze, palīdzi, Gedze! Meitene, aiziet, Gedze! Gedze, aiziet, Gedze! Gedze, meitiņ, es tā neizglābjos, kliedzot! Tev vajag pārliekt un mani nest! Nataša nāc! Arī Nataša kliedz, bet viņi tikai tāpat vien kliedz. Meitiņ, pārliek un izglāb mani! Kāpēc tu mani neglāb? Pārliek un izglāb mani, Gece! Vai man arī pussatu pārmest? Pagaidi! Pussat, nāc! Pirms manas čības nozog! Nāc, paņemsim manu čību! Ļauj man arī to pussatbabu pārmest, brāli! Labi! Pagaid, Gece, labi, meitiņ! Tagad esmu labi!
Esmu izglābies, viss kārtībā, nekliedz! Esmu izglābies, bērniņ! Asie, kāpēc tu nemaz netuvojies? Hei, Asie! Paga, Gece, ļauj man iziet! Beidz, Gece, beidz, Gece, beidz, Gece, ej ārā! Asie domā, ka es viņu iemetīšu baseinā, tāpēc viņa nemaz netuvojās, brāli. Tiešām mūsu baseins ir lielisks, esmu ļoti apmierināts, brāli. Vēl tikai ar šo tīkliņu to izņemsim, tas arī viss. Pusat, tēti, pusat nāc! Pusat nāc! Pusat! Pusat arī domā, ka es viņu aizvēršu, uzreiz bēg. Nāc, pusat, nāc! Aha, zemi, kas tika izrakta šeit! Es arī liku izbērt šajās vietās, draugi! Daļu no tās izkaisīju šeit! Vismaz es teicu, lai tā tu pa vidu slikti neizskatās, tāpēc arī tā izdarīju. Vienīgi, ja es paņemšu pusatu klēpī, viss būs pilns ar spalvām, tāpēc pusat es tevi neņemšu, dēls. Dari, kā pašam patīk. Nu labi, draugi, šodien arī gribēju jums parādīt mūsu jaunizveidoto baseinu. Es gaidu jūsu vērtējumu no 10 ballēm, un ja ir lietas, ko vēlaties, lai es uzlaboju, ja sakāt, dari to, dari šito, tad rakstiet to komentāros, es visu izvērtēšu. Tagad ir labs vējš, lai es nenosaltu, iešu noslaucīties. Nu, es jūs ļoti mīlu. Neaizmirstiet nospiest patīk pogu un abonēt kanālu. Rūpējieties par sevi, palieciet sveiki, palieciet veseli, man draugi!